ekskursijas sākumā es stāstīju, kā Stefans Batorijs iedēvā pilsētai Magdeburga tiesības. Tajā laikā pilsētas tiesības pārņēma no vienas pilsētas un kopēja uz otru. Tad Daugavpils bija Magdeburgas tiesības, un šeit mums ir Stefana Batorija piemineklis. Un aiz viņa mēs varam redzēt pirmo vaļņi, kas tieši bija domāts, lai sargātu pilsētu no iebrukuma. Пап, не подходи. 1812. gads. Cietoksnis pat nebija līdz galam pabeigts, bet tomēr Napoleons jau tajā laikā atzina, ka tas ir diezgan grūti ieņēmams cietoksnis, un teica, ka labāk viņu ignorēt, neieņemt. Bet šeit gāja maršala Undino, viena no Napoleona ģenerāliem, Undino karaspēks. Viņam nebija striktas pavēles iekārot cietoksni, bet tomēr viņš izdomāja to izdarīt. Bet jūs varat iedomāties tādu situāciju. Maršala Undino nāca no pretējā krastā, viņam vajadzēja kaut kā ieņemt cietoksni. Bet tajā laikā tiltu vēl nebija. Bija tilts starp šo cietokšņa daļu un pretējā krasta nocietinājumiem. Tas tilts bija peldējošais. Un varat iedomāties, zirgi iet pa tiltu, artilērijas šauj, tilts šupojas, zirgi krīt ūdenī, sākas haoss. Dinaburgas cietokšņa aizsargiem palīdzēja arī laika apstākļi, jo bija ļoti karsti. Napoleona ģenerāli jokoja, ka karstāk bija tikai Ēģipte. Bet cietokšņā kārēvi, kas aizstāvēja viņi sēdēja visos bastionus, kur bija diezgan augsti un forši, tātad viņiem bija komforts. Un tātad 2 dienas Undino mēģināja ieņemt cietoksni, un viņam neizdevās, viņš bija piespiests atkāpties. Tātad Dinaburgas cietoksnis var lepoties ar to, ka tas ir viens no cietokšņiem, kurus Napoleona karaspēks nesanāka viņam viņu ieņemt. Cietokšņa būvniecības darbi tika pabeigti 1833. gadā, bet apdāres darbi kopā turpinājās līdz pat 19. gadsimta 70. gadiem. Un uz to laiku cietoksnis jau zaudēja savu lomu, jo attīstījās artilērija, un viņš kļuva par vienkārši cietoksni noliktāju. Pirmās republikas laikas šeit bija Zemgales divīzija, un pēc tam okupācijas laikā šeit bija aviācijas skola un arī militāra nodaļa. Kāpēc tieši bieži ekskursiju laikā man uzdot jautājums, kā vispār varēja 19. gadsimta sākumā uzbūvēt tik sarežģīto cietoksni, taču nebija tehnoloģija. Es teikšu, kā tas notika. Šeit varat redzēt tādas līnijas. Tātad tas līnijas ir piemērs, kā tieši taisīja akmeņus cietoksnī. Tātad taisīja urbēja caurumus, un pēc tam sašķēla akmeni pa tiem urbumiem. Arī piemineklis, ka es arī stāstīju, pēc Polijas dalīšanas teritorija nokļāva Krievijas impērijas sastāvā, bet šajā teritorijā arī turpinājās bieži poļu sacelšana. Pateicoties poļu sacelšanam, piemēram, aizkavējas Dambja būvniecība, jo projekts tika parakstīts jau 29. gadā, bet tikai 44. gada viņš tika iztenots. Tā arī ir piemineklis grāfam Broilam Platoram, kas tātad arī piedalījies poļu sacelšanā.